Sekām. Mēs esam uzņēmums Baltijas elektrosabiedrība, kas ir viens no vecākajiem elektrovairumtirdzniecības uzņēmumiem Latvijā, un mēs arī esam vecākais Jung partneris Latvijā. Un šodien mēs esam kopā ar mūsu partneri šeit izstādē, lai rādītu jums jaunākās mūsu lietas. Viena no svarīgākajām sistēmām, ko mēs šodien gribam parādīt, ir domofoni vai iekārtas, kas ir nepieciešamas, lai katrā mājā, katrā dzīvoklī varētu nodrošināt sakarus ar ārpasauli. Un mans kolēģis parādīs, teiksim, pašlaik, kādas tur ir iespējas. Mēs varam izsaukt no ārpuses, padot signālu uz mūsu dzīvokli, parādās video signāls, mēs redzam, kurš stāv pie mūsu durvīm, mēs varam sarunāties ar viņu, varam ieprogrammēt papildus funkcijas, varam grozīt kameru un varam atstāt arī ierakstus un dažādā veidā pielietot šīs sistēmas, lai nodrošinātu mums ērtu un jauku dzīvesveidu. Viens no pirmajiem produktiem, ko mēs piedāvājam, ir modernas sarunu iekārtas, kas ir nepieciešamas katrā mājā un katrā dzīvoklī. Šīs sarunu iekārtas ļauj mums ērti organizēt mūsu dzīvesveidu un nodrošina nepieciešamo komfortu. Mēs varam uzstādīt viņas gan virsapmetumā, gan zemapmetumā. Materiāli ir augstvērtīgi, vandālisma aizsargāti un varam ar šiem sarunu iekārtām vadīt vairākus objektus, ieprogrammēt papildus funkcijas, varam pievienot vairākas kameras un justies ļoti ērti. Vēl viens produkts, kas ir interesants, ir radiovadāmie slēdži, kas ļauj mums vadīt ierīces bez vadu palīdzības. Šie produkti pietiekami sen jau tiek ražoti Jungā, bet jaunums pašlaik ir tas, kad ir slēdži, kuri darbojās arī bez baterijām ar piezo efektu. Tas ir ļoti ērti, jo ļauj mums uzstādīt tos jebkurā vietā un lietot dažādām funkcijām. Trešais un arī svarīgākais ir KNX sistēmas. Tā saucamās gudrās mājas. Šeit es došu vārdu savam lietuviešu kolēģim. Sistēma umного дома от компании Jung очень Kompānijas Jung ražotās gudrās mājas sistēmas ir ļoti universālas. Piemēram, mēs šobrīd varam ekrānā vērot mūsu ofisa telpas Lietuvā 300 km attālumā. Mēs varam ieslēgt birojā apgaismojumu, varam iedarbināt mūzikas atskaņotāju. Tas viss ir izdarāms ar skārienu jutīgā ekrāna palīdzību. Вот у нас тач-панель, и мы управляем музыкой, выбираем проигрыватель, скажем, сейчас который здесь, и получим другое, и услышим звук. Это была музыка. Можем перейти в управление домом. Входим в любой этаж, и мы можем... Tāpat var izvēlēties jebkuru no ēkas stāviem un telpām, lai redzētu, kādi ir apkuras parametri šajās telpās, lai ieslēgtu vai izslēgtu apgaismojumu. Tātad, principā, šī gudrās mājas vadības sistēma var vadīt visu, ko darbina elektriskā strāva. И остальными приборами. Управление умным домом может быть... Gudrās mājas vadības sistēma ir pieejama arī kā trīsdimensiju attēlojums uz skārienu jutīgā ekrāna. Proti var izvēlēties jebkuru telpu un šajā telpā ieslēgt, regulēt apgaismojumu. Ja nepieciešams, piemēram, aizvērt žalūzijas, arī tas ir viegli izdarāms. Если нам надо закрыть шторы, я нажимаю на шторы, появился регулирование штор. Вот мы видим, реально в офисе закрываются шторы. Хотим включить музыку, нажимаем на музыкальный центр, появляется меню управления музыкой. Играем, делаем громче. Jāpiebilst, ka šajā gadījumā tiek demonstrēts reāls firmas birojs, proti tā ir Jung pārstāvniecība Lietuvā. Просто нажимаю на светильник, и мы видим эффект. Также мы можем перейти в другой этаж совершенно. Вот мы видим, это офис компании Jung в Вильнюсе. Реальный офис, который реально так управляется. Noslēgumā gribu teikt, ka Jung ir partneris, kas mums pašiem ļoti patīk, jo viņš ražo daudzveidīgu tehniku, kura ietērpta teicamā dizainā. Paldies visiem, kas ir apmeklējuši jau izstādi, un aicinām vēl to izdarīt, ja paspēsiet šodien svētdien pēdējā dienā.